Krokainā roze ir daudzgadīgs krūms, var izaugt līdz pat 2 metru augstumam. No citām rožu sugām samērā viegli atšķiram pēc ļoti lielajiem, gan spilgti sarkanīgi rozā ziediem, lieliem apaļiem, nedaudz no galiem saplicinātiem augļiem, kas vēlāk rudenī krāsojās koši oranžu sarkanos toņos, kā arī raupjām, spīdīgām lapām nedaudz, tā kā krokainai, no kā ir arī tas nosaukums krokainā roze. Kā arī ziemas mēnešos var pateikt pēc ērkšķainiem dzinumiem. Latvijā ienākusi 19. gadsimta beigās, salīdzinoši daudz vēlāk nekā virkni citu sugu, izmantota gan dekoratīvajā dārzkopībā, gan arī 20. gadsimta sākumā ļoti plaši stādīta kāpās, kāpu nostiprināšanai. Kāpās ir ļoti daudz šī rozes, sastopama vietām veido ļoti milzīgas blīvas audzes. Šajos biotopos, kur viņi ir ieviesusies, var pilnībā izspiest visas vietējās sugas, kas aug viņai apakšā un tūmā. Viņa spēja augt arī iesāļās augsnēs, dēļ kā šie kāpu biotopi viņai ir ārkārtīgi tīkami un piemēroti un nav konkurences. Protams, viņi var augt arī citās vietās, visbiežāk tādās sausākās, saulainās, viņa ir saulmīle. Bet kāpu biotopi pie mums tādi ļoti jūtīgi biotopi, kuros ir ļoti daudz aizsargājumu un reto sugu, kuras no šīs rozes izplatības ļoti iet mazumā un cieši. Suga ļoti strauji plešās uz priekšu tieši ar sakņu atvasēm, dzenot sakņu dzinumus jaunus un aizņemot arvien lielākas platības. Mazāki pudurīši vienkārši viņu ar lāpstām dakšām celt ārā, mēģinot maksimāli izdabūt šīs garās saknes ar potenciāliem jaunajiem dzinumiem ārā no zemes. Protams, var arī mēģināt viņas regulāri trimerēt, viņas ļoti labi ataug, un tad tā trimerēšana jāveic intensīvi, vairākas reizes gadā. Ja, teiksim, ir kaut kur kāda audze aug kādā lauka stūrī vai ko, var mēģināt laist arī ganīt aitas, kazas, kas ļoti labprāt šos jaunos dzinumus nograuž. Ja krokainās rozes atsevišķas augus vai audzes lielākas redzi dabā, lūgums ziņot invazīvo sugu pārvaldniekā invazivs.lv, un šie dati ļoti noderēs, lai tālāk plānotu sugas ierobežošanu un izskaušanas pasākumus.